Labu vakar! Ilgi, ilgi! Atcerēsiet brīdi šo! Labu vakar! Ilgi, ilgi! Atcerēsiet brīdi šo! Nedēļas nogalē no 4. līdz 6. augustam jau 9. reizi notiks starptautiskais mūzikas festivāls Laba daba. Vieta brīnišķīga un nemainīga – Līknes pagasta Latvijas Universitātes atpūtas komplekss Ratnieki. Festivāls piedāvāja vienu no Latvijas festivālos plašākajām mūzikas programmām. Tāpat kā citus gadus arī šogad tika pārstāvēt dažādi mūzikas žanri – regejs, etnofolks, roks, elektronika, punks, ska un cita veida mūzika, ko izpildīja gan pašmāju mūziķi, gan arī mākslinieki no ārvalstīm. Laba daba, 9. gadu, mierīgāks, gaisīgāks, tuvu Rīgai, pietiekami laba infrastruktūra, daudz grupu, daudz aktivitāšu, daudz cilvēku, mākoņu un saules. Te samērā reti lietas līst. Telšu pilsētiņa mums ir ļoti īpaša gan no praktiskā viedokļa, gan no estētiskā viedokļa. Tas ir iekārtots ābeļdārzā un, piemēram, no rīta, kad ir saule, tad var ilgāk pagulēt, ja telts ir uzcelta pēnā. Tāpat tur ir skaistajās ābelēs tiek iekarināti tikpat skaisti velosipēdi, tā vienlaiks kalpo arī kā velosipēdu novietni. Un, protams, arī estētiskais dabas baudījums, skaistums. Taku nosaukumi ir, lai vieglāk ir orientēties. Tur ir dīķa takas, zāles takas, visādas takas, lai vieglāk atrast katram savu māju. Šajā gadā mums ir 96 muzikāli projekti. No tām 60 cik tur grupas. Katram vajadzētu pašam izlemt, jo grūti jau tā spriest, teiksim, ja no vietējiem mūziķiem tas var kādam būt Zels Vilks, kādam Pērkons, kādam Rīga Regeja, Oranžās brīvdienas. Jā. Ar īpašu programmu, starp citu, pie mums tāda, kas nekad vēl nav tikus mēģināt uz skatuves, vispār nekad. No ārvalstu mūziķiem regēja leģenda Denis Al Capone, tāds no 70. gadiem muzicējošs kungs. Itāļi sovieti, kas tāda uzlecoši vairāk modernāks skanējums. Jā, es domāju, katram pašam tomēr jāizlem, kas ir tas viņa galvenais mūziķis. Jau 5. gadu Radio Naba ēterā bija dzirdama īpaša radio tiešraide, kas radio viļņos teju 35 stundas raidīja festivāla notikums, koncertus, sarunas un labdabīgās festivāla sajūtas. Kā ierasts, festivāla programma bija sabalansēta, piedāvājot apmeklētājiem ar visdažādākajām gaumēm baudīt nevien iecienītu latviešu un ārvalstu mūziku, bet arī piedalīties sporta turnīros, radošajās darbnīcās, kā arī baudīt kino un teātra performances. Sestdien visu dienu ir gaidāms sporta spēles, turnīri, volejbolā, futbolā, kroketā, daudz dažādas radošās un izzinošās darbnīcas, sākot ar jau iemīļoto visu gadu populāro ģipšu krūšu atliešanas darbnīcu, mākslas performances, ritmu performances, dažādas dejas, visas dienas garumā ir arī kino, kas šogad ir īpaši veltīts Baltijas valstīm, igauņu, lietuviešu un latviešu režisoru filmas. Tad salīdzinājumā ar citiem gadiem ir arī vairāk teātru izrādi. Kopumā, manuprāt, ir 6 līdz 8 teātru izrādes pa dienu skatāmas. Laba daba atgādina, ka pasaule ir krāsaina, viesmīlīga un brīva. Laba daba cilvēkiem, kas pagriež pasauli. Tiekamies jau nākamgad. Festivālu rīko pasākuma aģentūra Pareizā ķīmija un Radio Naba.